Tikai 2 spēles ir aizvadījusi RFS futsala komanda Optibet telpu futbola virslīgā šajā gadā. Un šeit skaisti izspēlē Mika Babra piespēlē. Un Edgars Tarakānovs jau man pirms tam minētais gūst skaistus vārtus. Vienā pieskārienā izcili izspēle. Un, diemžēl Vārtsarkungam Tomam Sprūdam atliek tikai noskatīties, kā nu jau var teikt tukšos vārtos Edgars Tarakānovs raida bumbu. Runājot par spēli, ļoti spēcīgi ir sākuši FKRFS futsala komanda. Šeit Edgars Tarakānovs ar vēl vieniem vārtiem saka vamos un nokārto sev dubli. Un Miks Babris atzīmējis jau ar 2 precīzām piespēlēm. Kas par spēles sākumu? 2-0. 2-0 spēles sākumā. Un minūtes pārtraukumu pieprasa FK Nīcas galvenais treneris Janeks Kreitāls. Edgars Tarakānovs ar bumbu. Devā šeit bīstams pretbrukums var sanākt Edgars Tarakānovs. Un šeit Miks Babris, Leo, jau Vārtsargs guļ uz zemes, bet vēl joprojām nesis pa vārtiem, bet šeit Bruno Coelho precīzs sitiens vārtu apakšējā stūrī skaisti izspēlē. Neviens spēlētājs nevienā brīdī nedomāja to, ka pats varētu uzsist, bet gaidīja līdz brīvam Bruno Coelho, kurš jau raidīja bumbu precīzi apakšējā stūrī. Redzējām šeit Miks Babris jau varēja kaut kādu interesantu meistarstiķi uztaisīt. Pēc tam Leo varēja sist pa vārtiem, neviens to nedara, bet Bruno Coelho redz to, ka ir brīvs labais apakšējais stūris un precīzi raida bumbu vārtos. 3-0 rezultāts. Protams, jāatcerās to, ka izgājiens 1-1 arī nav viegls, ja vārtos ir Teivā. Un šeit Edgars Tarakānovs, dāmas un kungi, hat-trick. 3 vārti, viņš smaida, viņš ir priecīgs ar savu komandu. 4-0 rezultāts, tikai 4,7 sekundes līdz spēles beigām gūst vārtus Edgars Tarakānovs. Hat-trick spēles pirmajā puslaikā. Līdz ar to kļūstot par Optibet telpu futbola virslīgas rezultatīvāko spēlētāju FKRFS futsala komandas sastāvā. Viss bija ļoti veiksmīgi priekš RFS futsala. Šeit vārtī. Skaisti vārti ar kreiso kāju. Manis minētais Vaparaki, vice čempions, sudraba medaļas ieguvējs pasaules čempionātā. Arī atzīmēs šajā spēlē. Tie ir komandas 5. vārti. Precīzs ir numur 22 Vaparaki no Argentīnas. Ko es ar to gribēju teikt? To, ka arī tāda viņš izstījās ļoti noskaņots tajā brīdī. Vadīja savu komandu. Nu, vēl vieni vārti FKRFS futsala komandai. Precīzs numur 9 Dragan Tomič. 2. vārta sezonā izcila piespēle no Marko Kuraja. Protams, ka izcila jauna frizūra viņam nesen nogriezt. Tas arī, protams, var iedot pa konfidenci. Tas tā humoram un smejoties. Un šeit ir vārti. Vēl viens vārtus gūst RFS futsala komanda. Nu jau tiešām tāda sajūta, ka viņi citu vārdus, kad viņi to izvēlas darīt. Vārds guva numur 22 pārceļot pāri Pavelam Košeļevam. Numur 22 Vaparaki, Argentīnas. Kā jau minēju, sudraba medaļnieks. Nu pat nesen notiekušajā pasaules čempionātā telpu futbolā ar Argentīnas izlasi nedaudz tikai piekāpās Brazīlija. Šākais, ko es sajūtu, ko es jau zināju patiesību sakot, viņš ir ļoti vienkārši un parasts cilvēks. Un ar tādiem cilvēkiem kombinēt ir vienkārši fantastiski. Un tikko pēc manis 2 minūtes stāstītā par Miku Babri, viņš arī atzīmēs ar saviem vārtiem. Dāmas un kungi, Miks Babris ir precīzs un tie ir komandas 8. vārti. Un uzreiz sakos arī spēlētāju maiņas. Šeit redzam sitiens ar kreiso kāju. Šajā situācijā tomēr Pāvels nespēja glābt FK Nīcas komandu. Svin kopā. Prieks redzēt šo jauno cilvēku, kas ir laukumā. Šeit pagalam neveiksmīga situācija. Es pat nezinu, kurš guva vārdus, bet Pavelam Košeļevam diezgan neveiksmīga situācija atkārtojumā. Noteikti redzēsim, kurš tad iecīt šos vārtus.
Dudu bija pie bumbas. Dudu pats arī sita. Un izskatās, ka pats arī guva vārds. Vienkārši ļoti daudz uzmanību tur novērsa Sergejs Motiļs.